Starptautiskā olimpiskā komiteja, atzīmējot savu dzimšanas dienu, aicināja visu valstu Nacionālās olimpiskās komitejas organizēt Olimpisko dienu, popularizējot olimpisko kustību, kuras pamatā ir nezūdošās olimpiskās vērtības, draudzība, cieņa un izcilība. Latvijā Olimpiskā diena tika aizvadīta 26. septembrī, popularizējot olimpisko kustību un tāpat laikā aicinot dzīvot aktīvi. Olimpiskā diena aizsākās ar kopīgu rīta vingrošanu visā Latvijā. Skolās līdzās rīta vingrošanai tika aizvadīts arī dažādas citas sportiskās aktivitātes, kas popularizē olimpiskos sporta veidus un olimpiskās idejas. Šādā formātā ar kopīgu rīta vingrošanu visā Latvijā mēs Olimpisko dienu rīkojam septembra nogalē jau 5. gadu. Līdz tam Olimpiskā diena notika dažādos laika periodos un atšķirīgos formātos, citreiz tikai kā skrējēja diena, citreiz kā kompleksu pasākumu organizēšana, bet pārējot uz septembra beigām un uz tādu kopīgo vingrošanu visā Latvijā vienlaicīgi, mēs ieguvām pavisam citu vilkmi šim pasākumam. Un tas bija iespējams pateicoties tam, ka mēs sadarbojamies ļoti labi gan ar pašvaldībām, gan ar olimpiskajiem sporta centriem, kas ir uzbūvēti visās lielajās pilsētās, un arī ar visu pašvaldību izglītības pārvaldēm, jo bez skolu, bez izglītības iestāžu līdzdalības šis pasākums neveiktos. Ja sākotnēji mēs bijām priecīgi, ka pirmajā pasākumā bija nedaudz virs 40,000 dalībnieku, tad šogad ir 5. gads, un mēs vēl neesam saskaitījuši līdz galam, bet es domāju, ka savelkot visus galus par Olimpisko dienu 26. septembrī mēs pārsniegsim 100,000 dalībnieku, kuri vienlaicīgi visā Latvijā vingro. Manuprāt, tas ir Ginesa rekorda cienīgs pasākums, jo tāda Olimpiskā diena, kur visas valsts teritorijā apmēram 200 vietās, skolās, iestādēs, pašvaldībās, stadionos vienlaicīgi vingro, pie tam vingro vienu un to pašu valsts televīzijas vai radio mūzikas pavadībā, tādu citu gadījumu es nezinu. Varētu salīdzināt ar tādu unikalitāti kā Baltijas ceļš. Un šis vietu skaits ar katru gadu pieaug, un dalībnieku skaits arī, kā jūs teicu, varbūt pat jau būs trīskāršojies pret to, kā bija 5 gadu atpakaļ. Liela pateicība jāizsaka ir gan mūsu ilgadīgākajiem sponsoriem, Latvijas mobilam telefonam, Latvijas valsts mežiem, Latvijas gāze, Svetbanka, dzelzceļš, lidosta Rīga. Tie visi atbalsta mūsu pasākumu organizēšanu. Šogad mēs esam ieguvuši arī jaunu sponsoru Volkswagen krasta, kur palīdzēs labākiem vasaras sporta veidiem ar transporta nodrošināšanu, gatavojoties Rio spēlēm. Tā kā visu laiku kaut kas ir jādara. Ja ne, tad tā būs apstāšanās un atpalikšana un attīstība nenotiks. Bet mēs gribam, lai ir attīstība un priecē tas, ka pat samazinoties iedzīvotāju skaitam, mūsu gan vietu skaits, kur notiek Olimpiskās dienas vingrošana un sacensības, gan arī dalībnieku skaits pieaug. Kā jums patīk šī diena? Ļoti interesanti, ļoti un spēlēm pagaidām esam ļoti labi startējuši. Vai jūs pirmo reizi piedalāties, ja arī Es esmu šo gadu, es jau arī Tātad, ja aiznākam gadu un vēl uz priekšu notiksies šādas spēles, vai jūs piedalīsieties? Jā! Un kā jums pašiem patīk arī fiskultūras stundas? Ir interesanti? Jā! Vai gribētu vairāk, lai tādas notiekās? Jā! Kustības ir ļoti svarīgas ikviena cilvēka veselīgai attīstībai. Bērniem tas ir īpaši nozīmīgas. Olimpiskā diena rosina apzināties aktīva dzīvesveida priekšrocības, aicinot būt kustībā ikdienas. Paralēli šai programmai mēs šogad uzsākam programmu Sporto visa klase. Mēs gribam panākt, ka ar laiku Latvijā vismaz pamatskolas līmenī bērniem vismaz vienu reizi dienā notiks fiziskas nodarbības. Darāmā ir daudz, bet katra lietiņa sākās ar kaut ko, un šī kopīgā vingrošana bērniem
ka katram ir hantelītes un certifikāti ar olimpiskajiem riņķiem un līdzdalības sajūta un kopības sajūta visiem. Tā ir tāda, kas veicina varbūt arī turpmāko bērnu izaugsmu, un mēs uz to ļoti ceram. Pateicamies par atbalstu sižeta tapšanā akcijas sabiedrībai Latvijas gāze.